Jau šovakar sāks jauno sezonu handbolā. Latvijas čempionātā atkal ir vairāki jauninājumi, atkal ir vairākas komandas, kas gatavas cīnīties arī par medaļām, un par visu to vairāk kā Andris Auziņš. Jubilejas 25. gadā Latvijas handbola virslīga beidzot tikus pie ģenerālsponsora Sinotipa sporta bāra. Virslīgā startēs 8 vienības, to sastāvs starpsezonā būtiski mainījušies, klubi kļuvuši nedaudz turīgāki. Parādīsies droši vien vairāk nekā tā bija līdz šim, es tā gribētu teikt, jo tas viss ir stipri nosacīti. Es teiktu tā, ka rezultātu droši vien dod pēdējo 2 gadu darbs tieši jaunatnes junioru līmenī, investētais laiks un resursi. Starpsezonā skaļāko pārēju sarūpēja Austris Tumīnskis. Pēdējo 2 sezonu rezultatīvākais virslīgas handbolists Ludus Latgolu nomainīja pret jaunizveidoto Rīgas ASK LSPA. No savam reģionam nāca mācīties Rīgā un ļoti grūti apvienot treniņu procesā spēlēšanu komandā. Laikam, un jūs redzēt, ka Austriem bija grūti apvienot. Virslīgas čempioni tiks noskaidrot aizvedot 3 apļu turnīru. Regulārās sezonas uzvarētāja izslēgšanas turnīrā automātiski iekļūs pusfinālā. Ambiciozi arī šo sezonu ir Dobels Tenaks. Pašreizējie čempioni spējuši saglabāt uzvarētāju kodolu. Ar augusta mēnesi sākās problēmas komandā ar spēlētājiem, kuriem ir parādījās ļoti daudz traumas. Tie bija Kreitbergam, Arājam, Pouters vēl nebija gatavs pēc pagājušā gada traumas, Granbergs. Izslēgšanas spēlēs pirmajās 2 kārtās komandas spēlēs līdz 2 uzvarām, bet par virslīgas čempioniem kļūs komanda, kas finālā pirmā izcīnīs 3 panākumus.